Labrīt, cienījamies klausītāji! Šajā rītā es, Alise Krišjāne, Salkrastu novada vidusskolas 11. klases skolniece, atrodos viesmīlīgajās un draudzīgajās mūsu jauniešu centra telpās un esmu kopā ar Salkrastu jauktā kora Bangotne pārstāvjiem. Kopā ar mani ir kora mākslinieckā vadītāja un diriģente Iveta Rīsmana Lūsme. Labrīt, esmu ar jums! Kora ilgadējā dalībniece, kas dzied korī jau no 1970. gada, un ar šo koru ir piedalījusies 13 dziesmu svētkos – Inese Veismane. Labrīt! Kā arī šeit ir mana mamma, Anita Krišjāne, kas dzied šajā korī un kas ir kļuvusi par tā daļu salīdzinoši nesen. Labrīt visiem! Mūsu tikšanās iemesls ir tāds, ka korim Bangotne šogad ir liela jubileja, tam paliek 75 gadi. Par godu šim notikumam tiek rīkots svētku koncerts, kas norisināsies šī gada 16. maijā Zvejniekciem kultūras namā, un uz kuru ir aicināti visi interesanti, novadnieki un kora mūzikas mīļotāji. Mēs šodien gribam parunāt par pašu kori, nedaudz tā vēsture un kā tam klājas šodien. Es zinu, ka Bangotnes kora dziesma Salkrastos aizsākās tālajā 1951. gadā, kad tika nodibināts Salkrastu patērētāju biedrības koris Romāna Butāna vadībā. Pirmajā 10 gadē bieži mainījās kora diriģenti un saimnieki. Koris pabijis pat Salkrastu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības paspārnē. 1962. gadā kora vadību pārņēma jaunais, enerģiskais Salkrastu vidusskolas mūzikas skolotājs Jānis Veismanis. No šī brīža iezīmējās kora augšupeja. Jānis Veismanis kopa un veidoja kora tradīcijas un rūpējās par tā labskanību 47 gadus. Gribu vaicāt vispirms Inesei. Inese, tu esi ne tikai kora ilgadēja dalībniece, bet arī diriģente Jāņa Veismaņa dzīvesbiedre. Kā tu atceries to laiku? Kā sākās kora Bangotne stāsts? Manā gadījumā kora Bangotne stāsts sākās ar 70. gadu, kad es iestājos korī. Līdz ar to tajā laikā ugunsdzēsēju biedrība paņēma kori paspārnē un mūs visus koristus uzņēma par brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Mums pat izsniedz apliecības. Līdz ar to no 70. gada mana darbība nav pārtraukusies un turpinās vēl joprojām. Jā, es arī zinu, ka tu dziedi korī no 70. gada, un, ja es pareizi saprotu, esi piedalījusies 13 dziesmu svētkos ar šo kori. Ja? Kāda bija Bangotnes pirmie dziesmu svētki? Kādus tos atceries? Bangotne jau kā tāda nosaukuma dabūja tikai tad, kad korim bija 25 gadi. Bet pirmie dziesmu svētki, cik es saprotu, tas vēl bija pirms manas dalības, laikam 65. gadā. Es visus gadu skaidrs nevaru nosaukt, neatcerēšos pēc kārtas. Katrā ziņā ļoti iespaidīgi dziesmu svētki bija 100 gadus dziesmu svētki. Tas jau bija tāds pasākums, kas visiem palika atmiņā un vēl joprojām ir jāsaka atmiņā. Un tad vēl arī Rīgā 800 bija ļoti tādi uzrunājoši dziesmu svētki. Tie jau bija tādi nekārtieni, tie bija pa vidu starp dziesmu svētkiem vēl iznāca mums. Es domāju, un arī pēdējie dziesmu svētki arī, protams, palika atmiņā ar savu dažādību, abu koncertu dažādību, salīdzinot vienu koncertu pret otru noteikti. Man ļoti interesētu, kā parādījās pats nosaukums Bangotnē. Kas to izdomāja? Diriģents. Jūsu vīrs? Jā. Viņam bija ļoti mīļa jūra, bet vasarā jau parasti uz jūru nebija laika iet īpaši daudz, bet viņš jūru vēroja. Viņam patīk skatīties viļņus, bangas, un līdz ar to viņam radās šī ideja, kad varētu būt nosaukums Bangotne, un koristi piekrita. Un līdz ar to mums tas nosaukums tāds arī bija. Visu šo laiku, jā? Jā. Kopš pašiem pirms sākumā? Nē, kor 25 gadi, kad korim izpildījās. Tad mums tajā jubilejas reizē, tad mēs tikām oficiāli stādīti priekšā kā koris Bangotne. Kāds ir tāds spilgtākais notikums, kas tev nāk prātā domājot par šo kori visu šo gadu laikā, kas noticis?
Man liekas, ka notikumu ir ļoti daudz. Jā, man ir viens tāds diezgan skumjš notikums. Mēs aizbraucām, bija kaut kāds pasākums, es neatceros Rīgas rajonam, dziesmu svētku sakarā vai kā, bija koncerts aulā, universitātes aulā, un mēs esam, Bangotne ir pirmajā stāvā, un augšā balkonā arī ir kolektīvi. Un tas notika gan mēģinājuma laikā, un mēs sākumā dziedājām savās melnajās klētiņās. Mums nebija citu tērpu. Un pēkšņi no balkona atskan balss melnās vārnas. Līdz ar to man iedzina tiešām pret melno krāsu ļoti nepatīkams sajūtas visu mūžu garumā. Es tā salīdzinoši atvainoju, kā tā, mēs esam atnākuši savās klētiņās, mums citu tērpu nebija tajā brīdī. Mums nosauc par melnajām vārnām. Labi. Diezgan skumjš tas gan neizklausās. Jā. Bet varbūt ir kāds tāds kurioza brīdis, kas tu tagad atceries, un tu liekas, ka pasmaidīt tāds varbūt. Nezinu. Es gribētu pastāstīt, kā mēs braucām ekskursijā. Protams, mēs jau pārvietojamies tajā laikā jau ar lidmašīnām. Nelidojamies, diezgan daudz ceļojām un braucām ar autobusu un gulējām teltīs. Un tikai līdzi mums bija lielais katls, tāds čuguna katls, uz kuru gatavojām parasti vakariņas kopīgās, bija līdzi kartupeļu maiss, bija līdzi gaļas konservi, tad uzkurinājām ugunskura, tad gatavojām ēst. Tas bija tāds salīdzinoši, tagad vairs tā neviens nebrauc. Bet tā par ekskursijām runājot, kur koris ir uzstājies ārpus Latvijas? Padomju Savienības laikos jau mēs gan bijām gan Igaunijā, bijām Lietuvā. Lietuva mums tā mazāk bijusi tā draudzība visu šo gadu laikā, bet tad esam bijuši Baltkrievijā 2 reizes, tad mēs esam bijuši Ukrainā 2 reizes, un tad jau pēc tam, protams, arī Polija, Ungārija. Ungārijā mēs piedalījāmies tādā festivālā, kurš, diemžēl, vairs pilsēta Pēči bija pēc nosaukuma, kurš, diemžēl, vairs pašlaik nepastāv, jo viņi sākumā organizēja jauktajiem koriem šo festivālu, bet pēc tam nezinu, kāpēc viņi pārgāja uz vīru koriem, un pašlaik man nav informācijas, vai šis festivāls notiek. Bet viņu to festivālu organizēja tāda, tā kā mūsu Lattelekom, apmēram tā organizācija bija, jo mums bija iedots arī pa brīvu bija kartiņas, mēs varējām zvanīt, tad jau nebija tie mobīlie telefoni, bet tur bija tajā vietā, mēs dzīvojam kaut kāda institūta tajās kopmītnēs, un tad tur bija telefona automāti, un tad bija jālieto tās kartes, un tad mēs varējām zvanīt uz māju, tās kartes mums bija pa brīvu. Un kas bija vēl interesantākais tas, ka mēs šajā gadā, kad mēs pieteicāmies piedalīties tajā festivālā, mēs bijām vis tālākie viesi, un tur bija jāsūt arī kora ieraksts, viņi tā kā izvērtēja, viņi akceptēja, kad mēs varam piedalīties, bet tā dalības maksa bija priekš mums pa lielu, un mēs jau tā kā atteicāmies jau piedalīties, pat cik mēs nevaram pacelt tīri finansiāli, bet tad viņi nāca mums pretī un atlaida pusi no dalības maksas, lai tikai mēs piedalītos, jo mēs bijām vis tālākie viesi šajā gadījumā. Cik interesanti, daudz valstīs jūs esat bijušas, pat nezināju. Bet tā par, ja ceļot, tad, jābūt jau tam kolektīvam foršam, vai ne? Kāds Bangotnes kolektīvs tev šķita tā kā toreiz un tagad? Es domāju, ka kolektīvs vienmēr ir jau labs bijis un interesants. Sastāvi ir ļoti mainījušies, protams, bet es domāju, ka sanāk jau korī dziedāt cilvēki, kuriem ir vēlēšanās to darīt, un līdz ar to veidojās arī kolektīvs. Ja man nepatiks, tad es nenākšu, kā saka. Tā kā es domāju, kolektīvs visos laikos ir bijis draudzīgs un labs. Paldies tev! Tagad es gribētu jautāt kora vadītājai un diriģentei Ivetai. Es zinu, ka dziesmu svētku 150. jubilejas gadā, papildinot kora sastāvu, Bangotnes vadību pārņēmāt jūs, aktīvās diriģentes Iveta Rīsmane Lūse un Ingūna Rīniece.
Pirmie sasniegumi korim jaunajā sastāvā bija dziesmu svētku skatē, un dalība 2023. gada vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Iveta, kā tu atceries savu ienākšanu Bangotnes korī? Ja tā atklāti, tad tā bija avantūra. Es tikko biju atnākusi no Rīgas uz laukiem pie savu vīra vecāku mājās. Un vispār nezināju, kā turpināsies mans tālākais ceļš, jo mani kori palika Rīgā. Braukāšana man vairs nebija interesanta. Gribējās dzīvot vairāk uz vietas. Un te pēkšņi atsakām zvans un saka, ka korim Bangotne vajadzīgs diriģents. Es tā ilgi nedomāju, jo tomēr tā lieta ir tik tuva un visu mūžu pagājis ir dziedot un mācot dziedāt. Un tā es piekritu. Sākums bija interesants. Pirmajā mēģinājumā sanāca tā, ka sanāca dāmas, bet man 12 dāmas sanāca, bet man tas netika pateikts. Es aizbraucu uz mājām un man zvana 12 dāmas, kur jūs esat. Tad es labojos. Tā bija tāda nepareiza informācijas noplūde. Un tad nākošajā reizē droši vien kādas bija apskaitušās, un tad bija tikai 6. Un šādā veidā mēs sākām dziesmu svētku gadu novembra beigās. Tad jūs redzat, kad cik varoši un griboši ir koris Bangotne, un kā no 6 dziedātājiem var izaugt vesels kolektīvs. Mēs beigās bijām 47, un labi startējām, labi jutāmies, uzšuvām visiem tērpus. Es domāju, ka tie bija lieliski dziesmu svētki. Jā, protams, mums jau pirms Iveta piekrita darboties ar kolektīvu, mēs jau bijām domās, ne tikai domās, bet tīri fiziski jau koris bija tā kā likvidējies mazlietiņ. Jau sanācām kopā uz pēdējo sanākšanu un nospriedām, diriģenti mums aizgājā, bet 2, un, kad nav, kas ar mums strādā, un kaut kādu laiku mums ir darbība jāpārtrauc. Un pēkšņi mēnešu laikā mums uzradās diriģenti, un tas, protams, mums bija ļoti priecīgs pārsteigums, un atsākām darboties atkal. Jā, man ir arī zināms, ka īpaša pieredze 2024. gadā koris guva piedaloties starptautiskajā koru konkursā festivālā Īrijas pilsētā Korkā, bet 2025. gada pavasarī Bangotnes dziedātāji viesojās Latviešu centrā Bērzaine, Vācijas pilsētā Freiburgā un Eiropas padomē Strasbūrā, Francijā, kur sniedza koncertus, lai atzīmētu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 35. gada dienu. Ivetas Rīsmanas Lūsas rosināts koris iedibinājis jaunu tradīciju. Katru gadu 11. novembrī Saulkrasta Pētera upes evaņģēliska luteriskajā baznīcā rīkot Lāčplēša dienas piemiņas koncertu. Izklausās, ka salīdzinoši īsā laikā paveiktas daudzas lietas. Iveta, kā tas izdodās? Ir jābūt idejai, mērķim, raudājušam kādam brīdim, kurš tev atklāja kādu domu, ko tālāk dziedāt, kā tālāk dziedāt. Par Lāčplēša dienu. Tā manā mūžā vismaz 35. Lāčplēša diena. Vismaz es neesmu skaitījusi. Kāpēc? Tāpēc, kad tikko brīvvalsts sākās un drīkstēja atzīmēt šo dienu, es ar savu kori Rīgā, ar sieviešu koru Sapnis, mēs uzreiz veidojām koncertu 11. novembrī un turpinājām vienmēr Svētajā Pētera baznīcā. Kāpēc man tā ļoti, tas vēlēšanās bija tik liela? Mans vecais tēvs bija Lāčplēsis. Un viņš bija arī man tāds ideāls cilvēks kā tāds, kādam jābūt īstam vīrietim un cilvēkam.
matemātiķis viņš bija un labākais bass visos koros. Man tas ļoti, ļoti likās svarīgi atzīmēt šo dienu. Ne tikai Latvijai, bet arī pašai savai ģimenei. Tad mēs braucām likt svecītes pie vecā tēva kapa, un tā mums ir tāda piemiņas un tāda svēta diena. Un tāpēc man arī vienmēr ir liels tāds pacēlums veidot šo koncertu, katreiz savādāku. Es domāju, ka pārsvarā izdodās. Bet kā tas ir šodien būt tieši par šī kora vadītāju? Atklāt sakot, viegli. Es visu mūžu strādāju ar dažāda tipa koriem, sākot ar zēnu koriem, dažādiem meiteņu koriem, jauniešu koriem, jauktiem, meiteņu koriem un tādiem jauniem puišiem, kas jau ir tenori basi. No tā visa pirmajā ģimnāzijā nostrādā 20 gadus. Izveidojās 2 lieli kori, jo absolventi negāja projām no kora. Mums izveidojās 2 lieli kori. Kamēr es strādāju vēl Rīgā, viņi jau tā līdz 30-35 gadiem izauga, un izauga pa ļoti labiem dziedātājiem. Tā kā mana pieredze ir diezgan raiba un rūtaina, un es esmu pieredzējusi visu kaut ko, ja jaunieši ir jaunieši, tur nevar būt tāds lēns un mierīgs un tā, kaut gan es pēc dabas tāda esmu. Un šobrīd Saulkrastos es varu būt es pati, jo mans koris ir, es uzskatu, ļoti apzinīgs. Lielākoties. Un ļoti draudzīgs, izpalīdzīgs, reti, kur tāds koris ir redzēts. Tiešām, ja kādam kaut kas trūkst vai kādam kas kaiš, kāda veselības problēma vai dziedāšanas problēma, tā uzreiz ir palīdzība no visām pusēm. Tāpat mani uzmana. Man pat pretī sēž mana frizierīte. Un atklāt sakot, man ir prieks, ka es šeit esmu. Kaut gan Saulkrasts man bija sveši. Un es vēl joprojām viņus iepazīstu, arī Saulkrasta cilvēkus. Un daudz pārsteigumu, pozitīvu. Cik jauki izklausās tiešām tāds stiprs un pastāvošs kolektīvs. Kādi būtu šī kora nākotnes plāni? Kora vispār pastāvēšana visiem koriem Latvijā, es domāju, saistās no vieniem dziesmu svētkiem līdz otriem. Ir ļoti svarīgi noturēt sastāvu, noturēt dziedāšanas līmeni, māksliniecisko, tehnisko no vieniem svētkiem līdz otriem, lai varētu droši piedalīties visās skatēs un nebūtu lieki pārdzīvojumi. Tas ir viens. Otrs ir piepildīt šos gadus starp svētkiem. Tas ir... Es nezinu, ir droši vien kori, kas to ieplāno jau nezinu, cik gadus iepriekš, bet tas parasti nāk pēkšņi kaut kur, pēkšņi 2 gadu laikā, 3 gadu laikā, vai ir uzaicinājums uz konkursu, uz draudzības sadarbību ar kaut kur ārzemēs. Tas ļoti dažādi gadījumi. Un, protams, ka gribās kustēties, gribās braukt ciemos, gribās redzēt, ko citi pasaulē dara, ko citi dara Latvijā. Šie izbraucieni, es domāju, ir ļoti būtiski. Kā mēs, piemēram, tā bija mana otrā avantūra 3 mēnešu laikā, kuri sagatavot uz konkursu Īrijā,
kur piedalījās tiešām viena no labākajiem Amerikas universitāšu koriem. Un mēs ar 3 mēnešu pieredzi turpat līdzās viņiem. Nu jā, un par nākotni. Jā, nu mēs domājam par braucieniem. Nu pat mums nāca tāda laba ziņa no Saulkrastu novada pašvaldības, kad kā ir sadraudzējušies ar Neringas pašvaldības, kur ir uzcelts jauns kultūras nams, un varbūt pirmais brauciens šogad būs uz Neringu, uz Lietuvu. Nu, tad vēl ir vairāk uzaicinājumi. Mēs draudzējamies ar Austrijas vīru kori. Es ceru, ka viņi mūs apsolīto uzaicinājumu, tā teikt, neaizmirsīs tieši tā. Nu, un tā tālāk. Ja runā par vīru koriem, tad mums ir vēl viens vīru kors, ar kuriem mums ir ļoti cieša draudzība ilgu gadu garumā. Tas ir Igaunijā Tirtnu vārdā nosauktais vīru kors. Nu, tur pat ir savā starpā ļoti ilgstoša draudzība bijis starp diriģentiem. Un pašlaik mēs arī esam uzaicināti, vīru korim būs 110 gadi. Aprīlī viņi svin savu jubileju. Nu, tikai redzēsim, vai mēs kāds aizbrauksim. Es domāju, ka noteikti jāaizbrauc. Paldies! Tagad es paprasīšu savai mammai. Anita, kas tevi pamudināja iestāties korī un ko tev personīgi nozīmē dziedāt Bangotnē? Jā, es ar par šo domāju un pievienojos tam, ko Ines pirmīt teica, kad koris jau apvieno cilvēkus, kas mīl dziedāt, kam tā ir sirdslieta, un tāpēc tas ir tas, kas viņus vieno. Un, ja Iveta runāja tagad par plāniem, kur korim doties, tā ir viena, droši vien būtiskākā sadaļa, bet es runāju personīgi, tad man ir svarīgi atnākt šeit vienreiz nedēļā, 2 reizes nedēļā un saņemt šo sajūtu, ka es kaut kur piedaru, kaut kādai kopienai, kaut kādai šūniņai, jo man liekas, tā ir arī tāda varbūt mazāk apzināta vajadzība cilvēkiem, ja? Ne tikai dziedāt, bet arī būt daļai no kaut kā. Un to pētījumi pierāda, ka tas ir ļoti svarīgi mūsu emocionālajai, psiholoģiskajai labbūtībai, ka mēs, esam kaut kādā kolektīvā. Un tas bija mana personīgā gan vajadzība, gan motivācija sameklēt šādu iespēju. Un šī iespēja mani atrada. Es atceros, es biju sākus studijas psiholoģijas programmā un jūtu, ka man kaut ko vajag tādu sirdī, nevis tikai prātam. Un sludinājums bija pie Baltās kāpas uz sludinājumu dēļa. Un tad tā es piezināju Ivetē, un viņi man ļoti laipni arī aicināja nākt. Jā, un to es tur arī saņēmu. Un es esmu ļoti, ļoti par to pateicīga, ka šādi kori pastāv un ka viņiem tiek dot iespēja būt, kur cilvēki var gan tātad dziedāt, gan arī saņemt šo pleca sajūtu, ka es esmu daļa no kaut kā. Es ļoti ceru, ka kori ir, bija un būs. Paldies! Un tā noslēgumā es vēlētos pajautāt, ko jūs katra novēlat korim Bangotne? Ko es varētu novēlēt no savas puses, lai koris tāpat turpina, lai mums ir iespēja savākt pēc iespējas vairāk vīru balsis, jo tās, diemžēl, pašlaik šajos laikos ir diezgan lielā mazumā un iztrūkumā. Par vīru balsīm mums ir stingri jācīnās, bet cerams, ka mēs spēsim noturēt savus vīrus. Un mums ir prieks, ka mums pašlaik pēdējā laikā ir arī 2 vīru balsis radušās klāt, un tas jau, protams, priecē. Un līdz ar to domāju, ka kolektīvs turpinās augt, attīstīties, un gan jau viss būs labi. Jā, runājot par vīriem, man jau ir padomā un uzrunāti vēl 3 vīri.
Ar vīriem man ir viegli, jo man ir 25 gadu stāžs darbojoties ar vīru kori, kas jau tajos laikos vismaz pēdējos 20 gados bija pirmajā trīniekā Latvijā koru karos. Un es jums, mīļās dāmas, atvainojos, bet ar vīriem ir vieglāk strādāt. Labi, viņi, protams, aizmirst, ka ir mēģinājums, un viņiem ir jāsvana un jāatgādina un visādi jāiepriecina, lai tas mēģinājums būtu tāds interesants. Bet ar vīriem tā ir sarunājam, izdaram, nodziedam, viss, ejam mājās. Dāmas kā mums ir jāizpļāpājās, mums ir tas un tas, bet tas, es saku, pozitīvā nozīmē. Bet es atkal es atvainojos, ka es pārtraucu, bet es no dāmu puses teikšu tā. Es pie sevis, es visu laiku esmu tik ilgas gadus dziedājusi korī, un es teicu tā, ja mums nebūs aizmugurē vīri, tad es vairs korī nenāku, jo man šis vīru plecais mugurs ir vajadzīgs. Jā, nu tas, protams, ir daudz savādāks skanējums, tas dziļais skanējums. Jā, taisnība, Ines. Jauktais koris ir jauktais koris. Jā, tas no manas puses tad arī tas pievienojuši novēlējumam, lai tas ir jauktais koris, un kā jūs teicat, lai koris, ka viņš ir svarīgs, lai viņš turpina pastāvēt. Un domājot par to, ko jūs runājat par tām vīru balsīm, es domāju, ka man tāda ideja nāca prātā, ka varētu arī mūsu vīrus no kora kaut kā sarunāt uz šitādu tikšanos un uztaisīt kaut kādu tādu, es nezinu, viņu padalīšanos ar savu pieredzi, kā viņi to redz, ko tas viņiem dod, lai kaut kā varbūt kādi jaunieši to sadzird, kaut kādu motivāciju sev, ko viņi te varētu iegūt, jo viņi varbūt to pat neapzinās. Viņi varbūt to vairāk, nezinu, ir uzstājuši, varbūt kā nepatīkam pienākumu, ko kādreiz likts darīt, ja? Bet varbūt tas kaut kā viņu sirdis uzrunā un viņi izrāda vēlēšanos nākt uz kori. Nu, ja par jauniešiem, tad man nav visai jautājums. Tu mācies Saulkristu vidusskolā? Jā. Tad man jautājums, vai jūs skolā ir koris? Es nezinu. Nē, laikam bija... Nē, vispār nav tāds, ka man liekas, ka Nu, vidusskolas koris nav. Pamatskolā ir koris. Nu, lūk, ar to arī viss gan sākas, gan beidzas. Ja mums nebūs šo bērnu jauniešu kori, tad, mīļie, mēs esam, tā teikt, viena no pēdējiem tām dziesmu svētku tradīciju nesējiem. Un tas ir ļoti būtiski, absolūti būtiski, un es novēlu Saulkristas vidusskolē noorganizēt gan zēnu kori, tad būs vīri, jauktajā korī, gan arī vidusskolas grupā noorganizēt, jo pienāk laiks, kad cilvēku bērns ir beidzis skolu, students un grib dziedāt, bet viņš nav skolā dziedājis. Un tad ir grūti, un tad nemaz tiek, tā jau liekas, kas tad tur padziedāt, vai ne? Bet tādu uzvērt pār savu balsi, vairāk gūst tie, kas jau no pašas bērnības vai vidusskolas ir dabūjuši šo pieredzi dziedāt. Es novēlu Saulkristu vidusskolai. Es ceru, ka direktore Saukumskundze dzird šo novēlējumu un lai izdodās. Jā, es piekritīšu. Paldies par jūsu atbildēm, par jūsu stāstiem. Es arī novēlu korim Bangotne būt un augt, arvien attīstīties, jaunus dalībniekus, jaunas dziesmas un atgādinu, ka visi ir uzaicināti uz Bangotnes jubilejas koncertu 16. maijā Zvejniekciem kultūras namā. Tāpat vēlreiz saku paldies Jauniešu centram par iespēju noorganizēt šo tikšanos, un īpaši paldies kora prezidentei, tā ilgadējai dalībniecei Lailai Bāliņai par mūsu sarunā izmantotā teksta un informācijas sagatavošanu. Dziesma nāk pie mums, un mēs ejam dziesmā, un gūstam tajā spēku savai dzīvei un savam darbam. Dziesmā mēs sildāmies un aicinām sildīties tos, kas mūs klausās.